Latvijā vai nevajag? Cik moda ir tā joma, kurā es gribu strādāt, un es viņu gribu saprast daudz vairāk. Bet tad bija tāda lieta, kad šķirstot žurnālus, protams, ka tu gribi būt kaut kur tur, kur tu klāt netiec. Un tad, protams, ka es skatījos uz žurnāliem, es redzēju Valentino, es redzēju Chanel, es redzēju, jebkādus, kas man likās, nav Latvijā, tātad tur man ir jābūt. Un tas sapnis arī radās pa Milānu, vispār pa Itāliju, kaut kur tikt pie tādā valstī, vidē, kur tu tiešām vari pie tādiem modas speciālistiem arī pamācīties. Un tāds sapnis man piepildījās, un man izdevās ne tikai pamācīties Milānā, bet pabeigt maģistratūru brand managementā. Un 3 gadu laikā saprast to, ka īstenībā es nevaru būt tur Marģio, Pupolino, es esmu Mārtiņš Pupols, un es nebūšu itāls, es nebūšu francūzs. Man ir jābrauc atpakaļ uz Latviju, un tikai īstenībā esot tur, es sapratu, kad ir lietas, kuras man ir pašam sevi jāmeklē, un tās lietas, ko es tikai tur sāku meklēt, ir, protams, savu ģimeni.